Tā, vispirms gribētu sākt ar pilsētas svētkiem, jā, tā kā visus aicinu piedalīties pasākumos, diemžēl šovakar solu lietu, tā kā droši vien balvas pasniegšana notiks kultūras centrā, tā izskatās vismaz šobrīd pēc prognozes, bet vakarā Strūklaka sāk strādāt, vienalga kādi laika apstākļi būs. Tā kā aicinu personīgi piedalīties, otrais tāda iespēja nebūs. Tad 15. augustā beidzas termiņš, kad jāiesniedz būvniekiem pieteikumi Valsts Ventspils mūzikas skolas ēkas būvniecībai. Cerams, ka nebūs vienojušies tur, bet tādas atskaņas ir, kad celtnieki ir uztaisījuši tādu vienošanos, kuram jābūt uzvarētājiem, bet nekādas nesaprātīgas cenas mēs nepieņemsim, ja, ka viņi tur būs vienojušies par 10 miljoniem dārgāku objektu. To neiet cauri. Tā, pārventnieki var novērtēt, ir ierīkots jauns apgaismojums pārventes centrā, kā viņiem patīk. Tā ir noslēdzies termiņš, līdz kuram bija jāiesniedz pieteikumi sniegpulkstenīšu piegādēji, lai mēs viņus varētu pavasarī iestādīt. Tad mēs 20 000 kopā mēs pērkam. Ir laba ziņa, tāds uzņēmums Immer Digital, tehnoloģiju centrā, uzstāda iekārtas, lai varētu sākt ražošanu, elastīgā pārtikas iepakojuma ražošana. Elastīgais pārtikas iepakojuma ražošana. Tie ir investori no Ukrainas. Tas viņiem ir tāds pagaidu variants. Brīvosta piedalās konkursā, lai saņemtu finansējumu jaunas rūpnieciskas ēkas būvniecībai. Tā būs lielāka daudz, 7000 kvadrātmetru. Un tā būs unikāla ražotne pēc savas novitātes tehnoloģijā un iekārtās. Un ja šobrīd šai rūpnīcā sākotnēji paredzēts, ka strādās 25 cilvēki, tad tā jaunajā plānots, ka 75. Bet tā jaunā varētu būt vēl pēc gadiem 2,5. Immer Digital. Tad šis ir bijis veiksmīgs pirmais pusgads no apmeklētāju viedokļa turisma objektos. Ir būtiski palielinājies apmeklējumu skaits. Tātad Livonijas ordeņa pilī gandrīz 5 reizes vairāk. Mazmānītis par 6%. Piedzīvojuma parks 1,3 reizes. Piedzīvojuma parks 1,3 reizes. Arī planetārijā ir 1,4 reizes vairāk pārdotas biļetes. Un arī brieždārži apmeklēts daudz vairāk. Ja. Tā kā pa Ventspili pieaug interese turistiem. Man liekas, ļoti sekmīgi noritēja Ghetto Games pasākums, kur mēs esam galvenie līdzfinansētāji. Piedalījās 1300 dalībnieki no 25 valstīm. Šo pasākumu apmeklēja 12 000 apmeklētāji. No dalībniekiem 330 bija ventspilnieki, 17 sporta veidos. Šobrīd, kā parasti, uzreiz notiek analīze, plusi, mīnusi, veiksmes, neveiksmes un kā virzīties tālāk nākošā gadā. Jādomā, vismaz mans vērojums ir, kad jāpapildina ir tribīnes. Man liekas, neveiksmīgi tika izvēlēta vieta, kur notiktu skrituļdēli, skateboarda sacensības. Tas bija tieši uz ielas, bez tribīnēm, bez nekā. Tie dalībnieki bija pasaules klases, bet redzamība bija ļoti slikta. Es arī tur mēģināju skatīties, tur redzu ļoti mazu lauciņu tikai. Tā kā nākošais gads tas ir
radikāli jāmaina. Un, jo vairāk, ka skateboards ir olimpisko spēlu sporta veids nākošajās olimpiādē. Tā kā Madaras apsi varbūt varētu būt starp olimpiešiem. Samazinājies ir bezdarbs mums pilsētā.